Es laikam nevaru nepiekrist tam viedoklim, ka cilvēki vairāk vai mazāk aizbrauc uz tiem apmaiņas gadiem iepazīt sevi, kultūru, kārtīgi paēst un paceļot. Man bija tā, ka tad, kad es aizbraucu, es īsti neaizbraucu ar domu tur šausmīgi iepazīties ar cilvēkiem vai apgūt to valodu, jo manā ģimenē ir tā, ja tu brauc kaut kur, tad tu pamosties 4 un līdz 11 vakaram tu staigā un šausmīgi brutāli mēģini iegūt jaunas pieredzes un vienkārši visas mazās ieliņas apgūt. Un man tā patiesībā arī aizgāja gan arī viss tas gads. Es atceros, pēdējā mēnesī es vēl pilnīgi noteikti noliku karti nost, izgāju no mājas un gāju vienkārši vienā virzienā, pagriezos pa labi, pa kreisi. Grūtākais tas, ka Tokija, lai arī viena no lielākajām pilsētām, viņai nav iespējams apmaldīties. Un tieši tas, ko es gribēju izdarīt, apmaldīties un tad nonākt kaut kādā vietā, kur es neesmu bijis iepriekš. Izieju no manas mazas ieliņas ārā, tu pasties pieturā, un tu zini, kur viņi atrodas jau. Nu jā, bet tā ir tā personīgā pieredze. Vispār es braucu tur pieredzes dēļ, tie šausmīgi košie notikumi, kas tevi ietekmē. Arī tas jautājums, kas izskanēja iepriekš, vai tur pēcjapāns, pirmsjapāns cilvēks vai izmainies, ir, es neteiktu, ka man ir baigās izmaiņas, jo es tur biju bijis 2 reizes iepriekš ar kori, un tas nozīmē, ka es aizbraucu tur, un man nebija tas kultūras šoks, dažiem 3 mēneši vajadzīgi, lai pierastu pie tās vidas. Es jau pirmās nedēļas beigās viens pats jau cēlo 4 no rīta un gāju uz staciju, sēdēt 3 stundas un skatīties, kā cilvēki iet uz darbu, jo man tas šķita visinteresantākais. Un tā Japāņu mentalitāte man arī parādīja, ka tiešām otrā pusē pasaulē cilvēki ir tik savādāki. Viņi katru dienu iziet ārā no mājas, viņi uzliek to masku, tā sabiedrības maska, kur viņi nekad tev neatklās, kas viņi patiesībā ir. Un ar latviešiem ir, varbūt viņi nav tik silti kā amerikāņi, kas tev uzreiz atklāsies uz ielas, tur pilnīgi svešiniekam izstāstīs savu dzīves stāstu. Viņi toties tev īsti nekad to neatklās. Varbūt, ja tu ienāks viņa ģimenē un attiecīgi būs arī, tā kā apmaiņas students, arī es neteiktu, ka es arī savu ģimeni šausmīgi iepazinu, lai arī mēģināju nemitīgi forsēt tos jautājumus par viņu personīgām pieredzēm un ģimenes lietām. Viņi tā diezgan kautrīgi cilvēki bija. Un tas lielākais vēl, es it kā aizbraucu no sākuma ar domu, ka jā, tas ir tā kā personīgā pieredze, lai tajā brīdī man bija mērķis viennozīmīgi kļūt par vēstnieku, tā kā iet uz starptautiskajām attiecībām, jo man tas šķiet fascinējoši ceļot uz citām valstīm, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, bet pēc vairākām vizītēm Latvijas vēstniecībā es sapratu, viņam tā ir tik šausmīgi grūta dzīve, viņš vispār neredz savu ģimeni, viņam katru dienu ir tikšanās. Un tagad es tomēr izlēmu, ka jāiet pa medicīnas ceļu, un vēl pie tam Latvijā jāmācās, jo interesanti lietas atbrauc atpakaļ bez nožēlas atbraukt atpakaļ. Es biju pieredzējis tik šausmīgi daudz, ka es aizbraucu pilnīgi laimīgs, ka viss ir beidzies, un tagad var atgriezties zemē, kuru es tagad izrādījos mīlu vēl vairāk nekā iepriekš. Man iepriekš bija tāds, ka tā Latvija tik garlaicīga, tik briesmīga. Tā nemaz nav. Latvija ir skaista pēc Tokijas pieredzes, kur ir viennozīmīgi milzīgi betona džungļi. Tu atgriezies atpakaļ un tagad vasara ir pienākusies, ko pavadīju pēdējās 3 nedēļas, līdz kaklam ieracies zemē, ravējot dobas. Man tas šķita visforšākais, kas var būt. Šeit patiesībā ir pat foršāk, jo zemē, kur it kā viņu reliģija nosaka, viņiem jābūt ļoti tuviem dabai, kad mēs aizbraucām uz UNESCO nometni, es un vēl daži apmaiņas studenti no Somijas, no Zambijas, no Peru, tur ļoti daudz apmaiņas studenti bija. Un tie Japāņi bija tik šausmīgi nobijušies iekurināt ugunskur vai paskriet pa zāli plikām pēdām. Man šķitā ļoti savādi, jo viņi ir uzauguši visi pilsētās, pieslēgušies ar vadiņiem pie saviem datoriem. Un tomēr latvieši ir tādi mazliet siltāki pret savu zemi, pret visu, kas ir dabisks, kas man šķiet toties fascinējuši. Piemēram, tas, ko es pavadīju lielāko daļu Japānas tā braucienu, mazāk par to skolu. Tā skola bija pietiekami tāda savāda, tā visa viela bija mazliet dažas gadus atpakaļ. Man tur bija vairāk mazāk ko darīt, un es tur lasīju grāmatas, bet pēc katras skolas dienas es aizgāju vienmēr uz kaut kādu, ņemot vērā, ka Tokijā ir vismaz pāris 100 parku ar tempļiem. Tur vien es gāju skatīties, sēdēt, es pat satiku kaut kādas 3 mūkus, kas runāja angliski. Un tad ar tiem bija šinto mūkas tā kā 70% latviešu divturības, un ar viņiem aptuveni dalīties tā veco reliģiju pieredzē. Tas arī bija ļoti interesants pieredze. Un ko vēl es tur darīju? Es tur pēc skolas bez tiem 3 klubiem, kur es biju, tā kā viņiem ir klubi, 3 beidz stundas, un tad līdz 6 tu pavadi
darot attiecīgi, ko tu dari. Ir kaligrāfija, badmintons un angļu valodas klubiņi, kas man bija. Bet pēc tam vēl es gāju uz soba nūdeļu gatavošanas kursiem, kur man vajadzēja tēlot, ka man ir 20 gadi, jo es nedrīkstēju savādāk būt. Vai arī kjudo, kas ir tāda japāņu lokšaušana, kur loks ir aptuveni lielāks par pašu ķermeni. Un tur tad arī bija interesanti redzēt, kā viņu tā klasiskā sporta mentalitāte, kur aptuveni 90% meditācija un 10% ir attiecīgā lokšaušana. Tas viss pieredze man sakrāja tik milzīgi to grozu, ar ko es aizbraucu pēc tam mājās, varēju stāstīt tik daudzas lietas. Vispār tajā brīdī, kad es ielidoju un ar manām tikai 6 mēnešu priekšzināšanām valodā, tur vispār bija ļoti traki tur mēģināt sarunāties, kaut ko viņi prasa, un es nevaru saprast, un es mēģinu atbildēt, jā, kaut ko nevaru pilnīgi saprast. Bet tas ģimenes stāsts ir, man bija viesvecāka un viena viesmāsa. Un viesģimene jau 10 gadus pieņem apmaiņas students, bet viņi parasti pieņem tā vasarā no Francijas, Beļģijas, jo viņiem vispār baigi interesē tā visa franču kultūra. Viestāvs ir strādājis gan Urugvajā, Ungārijā, Amerikā par tāda vēstnieka vietnieku. Viņš mācēja daļai, knapi runāt, bet tomēr runāja kaut cik krieviski, lai arī man tās priekšzināšanas arī nav nekādas. Bet arī mācēja runāt franciski, un mums bija ar viestāvu kopīgs intereses, bija klasiskā mūzika, antikvitātes, un kopā ar viņu mēs remontējām pirmo stāvu, un viņš mēģināja tur uztaisīt tādu sviestainu dizainu, kur apvienots kaut kāds arābi un renesans, tas bija pilnīgi traki. Viesmāte bija tāda vairāk tipiskāka, japāņu maisaimniece, lielākā daļā ģimenē joprojām tas tā notiek. Viņi pavadīja tur lielāko daļu dienas tīrot māju, tā kā man īsti nebija nekāda pienākums. Atbrauc mājās, visu māju kā vienmēr tīra, viņi jau gatavo vakariņas. Mēs pavadījām ļoti bieži sestdienas, vienkārši tur 7 stundas, gatavojot visādas ārzemju ēdienas. Šausmīgi visiem iegaršojas taizmiešu ēdienu, mēs gājām uz taizmiešu restorāniem, un indiešu, un ķīniešu, un visi pēc kārtas, visas tās austrumu virtuves. Un tad mēs arī braucām pie viesmātes māsas, kurā tur pie jūras tā ļoti smuka pilsētiņa, kur mēs palikām kaut kādas 4 dienas. Vispār kļuvām par labākajiem draugiem, viena no vienīgajiem draugiem, kas man īsti tur bija. Jo, cik sapratu, Japānā es varēju vairāk draudzēties ar pieaugušiem cilvēkiem nekā ar saviem vienaudžiem, jo vienaudži Japānā ir pāris gadus jaunāki Latvijā attiecīgi cilvēki. Tur tā kā sarunāties ar mazo māsu aptuveni, un tas man tā neīpaši. Bet tur bija arī daži cilvēki, kas bija manā vecumā, kas bija bijuši Amerikā, un tad tie bija cilvēki, ar kuriem varēja sarunāties. Viesģimenē bija arī viesmāsa, kas, diemžēl, 3. augustā jau aizbrauca prom uz Ameriku. Tā bija tā, un tāda, cik es sapratu, viesmātei ļoti pietrūka savas meitas, un tā viņa paņēma aptuveni 7 apmaiņas studentus pēc kārtas ik pa 2 nedēļām, kad 2 nedēļas padzīvo, paiet atkal 3 dienas un atkal nākamais. Un tā no augusta līdz decembra beigām es satiku 3 cilvēkus no Francijas, 1 no Beļģijas, no Amerikas, no Londonas, man tā šeit arī bija. Un tad nemitīgi ir tā kā jaunas pieredzes, jo, lai tā rutīna atkārtojas, ka pirmajā dienā ir tas, un tad mēs visi aizējam uz restorāniem, tad visiem ir jautri, mēs ejam uz tempļiem un visādas atrakcijas, un uz Disneyland vairāk kārtas bija. Un visi tie atrakciju parki un tiem nabaga cilvēkiem, kuriem vispār nekādas priekšzināšanas nebija redzēt viņu to šausmīgo pārsteigumu acīs, ka vismaz labi bija, ka vēl viens tāds, es pietiekami labi runāju angliski, tad viņiem mēģināja ātri izskaidrot visu, lai viņi pēc iespējas ātrāk varētu tā kā atklimatizēties un uzreiz pierast tajā rutīnā, kā tiek skriets cauri tai pilsētai. Tas nav pazaudēts, tas ir aptuveni 10 gadi iegūts. Cilvēkiem ir vienkārši jābrauc, tur nevajag divreiz domāt par to, labi, dažiem tur kaut kas varbūt nav tik labi kā citiem, bet tā ir neaizmirstama pieredze, tas ir tik šausmīgi vērtīgi. Iepazīt sevi, iepazīt to otru kultūru, šausmīgi izceļoties, jo man tagad arī, piemēram, nebūs 11 gadus laika nekur ceļot. Medicīna ejot, tur vispār neviena atvaļinājuma nebūs. Tā man bija vajadzīgs tāds kārtīgs, vairāk vai mazāk atvaļinājums, tā kā pirms tās šausmīgās mācīšanās. Un es jūtu, ka man pietiek uz šausmīgi ilgu laiku tagad, pa universitāti ejot, tā man bija vienkārši superīgākā pieredze, un cilvēkiem tas vienkārši ir jādara. Tur nevajag divreiz domāt par to.